Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi. Cīra, es nezinu, vai tu atlases raidījumā pat apzinājies to, bet tu salauzi Agrada Ņļēviča cieto sirdi. Nav cietā. Labi, tagad, jā. Kā tev liekas, tā bija? Jā. Pareizi, tieši tā. Redzi, tu domā, ka man vienam tā liekas? Bet tu jau var salūzt pats, ko tu tur. Bet man nav cieta sirds. Cīra, kā bija? Tev viss izdevās? Es domāju, ka jā. Tu esi apmierināta? Jā. Un tas uztraukums, kā domā, bija lielāks kā pirmajā raidījumā vai tagad?
Lielākais bija tagad. Kāpēc tā? Tāpēc varbūt kā atbildība ir lielāka. Jā, ir pusfināls. Labi, paldies. Jāni, tā kā tu mums te dziedošais esi žūrijā, tad lūdzu tavs viedoklis. Jā. Nē, man patika, ka tu centies izjust dziesmu, man patika, ka tu centies iejusties tā tīri emocionāli tēlā. Faktiski tavs balss tembrs arī piestāvēja šai dziesmai, bet tas lielākais, kas man tādas raisīja pārdomas, atkal bija par to, vai šī dziesma, konkrēti dziesma piestāv mazai 12 gadus jaunai meitenei, jo tur tomēr tiek apdziedātas tādas lietas, par ko faktiski, lai arī kā tev varbūt ir to emociju un to izjušanu varbūt kāds pasniedzējs stāstījuši, faktiski tu nevari to zināt. Jā, un dziesma īstenībā tādā raksturā arī ļoti līdzīga iepriekšējai dziesmai, ko tu dziedāji atlases kārtā, kas man vedina uz domām, ka varbūt es gribētu dzirdēt, vai tu vari kaut ko savādāku, kaut kādā citā raksturā arī kaut ko, vai tev ir tās lēnās un tās emocionālās dziesmas ir tikai tās, kuras tu izpildi? Nē, ir arī jautras, priecīgas. Ir jautras? Jā. Varbūt tu vari kaut ko jautru mums? Kādu piedziedājumu vari no kaut kā jautra? Labi. Cira Tolordava ar kaut ko jautru. Una giornata il sole, un'aria serena dopo una tempesta, bella aria fresca, pare già una festa, che bella cosa una giornata il sole. Paldies, Cira! Jāni, vai bija pietiekoši jautri? Nē, jautri, jā, protams. Nu labi, skaidrs ir īstenībā tiešām ir daudzi mākslinieki, kas arī, nekautrējās no tā un izpilda vienu raksturu dziesmas, kaut vai tepat Latvijā, nezinu, Ainars Mielaus, jau pēdējā laikā diezgan tādas apcerīgas dziesmas un ir aizmirsis pirms 20 gadiem savus Aielu vieglu prātu un citas dziesmas, ja. Man ļoti patika pēdējā nots tavā dziesmā Kaķi, ja, jo tas tiešām nav viegli noturēt garu noti. Bet, lai varbūt pārējie žūrijas dalībnieki ar kaut ko pasaka. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Jā, īstenībā tavs iepriekšējais dziedājums rosināja manī pārdomas, un īstenībā tās pārdomas ir par to pašu pievienoto vērtību, par ko es iepriekš runāju. Īstenībā gruzīni ir tie, kuri man iemācīja mīlēt un cienīt Latviju tik ļoti, kā es to daru šobrīd. Cik ļoti gruzīni mīl un tur svētu savu zemi, savu dzimteni. Es neesmu satikusi nevienu citu tautu, kura tā darītu. Un tieši viņu attieksme un viņu cieņa pret savu dzimteni lika man padomāt, kā tad es īsti, ko es daru, kā es pret to attiecos. Un tā ir tā pievienotā vērtība, Cira, ko tu parādi mums, ar kādu cieņu tu attiecies pret Latviju, ar kādu mīlestību un emocijām. Tu dziedi mūsu komponistu dziesmas, un ar kādām tīrām, skaistām emocijām tu arī izpildīji šo dziesmu. Paldies tev liels! Paldies, Jāna! Agri, lūdzu! Es gribētu pateikt, ka tagad, es esmu, teiksim, parasts skatītājs, es atnāku un skatos kaut ko, kas notiek uz skatuves, un ļoti bieži ir tā, kad uz skatuves notiek kaut kas tāds, kas man liek tā sarauties maziņām, vispār es būtu ļoti laimīgs kaut kur palīst apakšā, kaut kur vispār izkūpēt. Ja tad šobrīd notika ar mani pilnīgi pretējais, ir jāsaka, es tiešām tā jūtu, kad man mugura paliek taisna, es tā izstiepjos, un es sāku lepoties ar to, kad es esmu Ciru vienā telpā, un kad mēs visi tā esam kopā, es saprotu,
Tu atkal esi to manu sirdi, kā viņa bija cietā, jā? Cietā. Jā, to cieto sirdi es mazās drusciņās sasitusi un salauzusi, un es esmu pilnīgi tavs fans, un man ļoti patīk, kā tu dziedi. Un man galīgi netraucēja tas, kad tu 12 gadu vecumā dziedā šo dziesmu, kur ir vārdos pieskaries man un tā tālāk, jā. Tad es kaut kā domāju, ka es kaut kā no tā nodistancējos, un man ļoti patīk, kā tu izpildīji, man pilnīgi bija Sāras Breitmanas tēls priekšā šeit. Paldies, Agri. Vai tu gribi žūrijai kaut ko arī par viņu komentāriem pati iekomentēt? Jā, paldies par labiem komentāriem. Un smailīs beigās. Agri, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Nākamreiz parunāsim vairāk šitiem, ko te gaidīt. Paldies, Agri. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Paldies, Cira. Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Jā, Cira, ja tu tiec finālā, es tev iesaku padomāt tiešām par dziesmu, par repertuāru, bet, protams, ka es tev iedošu zvaigzni. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.